Jānis Keiselis, projektu vadītājs akciju sabiedrībā Silvas būvmestars. Šodien tiks prezentēta Tilžas internāta pamatskolas vienkāršotā renovācija. Man ir arī palīgi Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, Tilžas internāta pamatskolas direktore Ilūta Bērziša un Sijā Kalnu nami būvuzraugs Pēteris Igaunis. Pasūtītājs ir Balvu novada pašvaldība, projekta autors Sijā ēkas siltināšanā, būvuzraudzība Sijā Kalna nami, galvenais būvuzņēmējs akciju sabiedrības Silvas būvmestars, un darba uzņēmējs mums bija Sijā A atkods. Būvniecības ilgums ir 5,5 mēneši, 5,5 mēneši ir ziemas mēneši. Darbus sākām 2014. gada novembra beigās un finalizējām 2015. gada aprīļa vidū. Būvdarbu izmaksas ir nedaudz virs 250 000. Šī ir skola, kā ir jau nodota eksploatācijā, un tad arī mēs pastāstīsim, kā mēs nonācām līdz šādam gala rezultātam. Tagad došu vārdu nedaudz Ilūtai, ja pastāstīs, kāda bija tā sākotnējā skola un kur mēs arī vispār atrodamies. Paldies. Kā jau jūs dzirdējāt, esmu šīs skaistās skolas direktore, un Tilžas internāta pamatskola atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Latgales ziemeļu daļā, Balvu novadā, Tilžas pagastā, Tilžā un Tilžas upes labajā krastā Pārupē. Šorīt es esmu mērojusi 260 km uz Rīgu. Kas attiecas par skolu, tad skola Balvu rajonā Tilžā tika uzsākta celt 1957. gadā. 1959. gadā šo skolu nodeva mācību spēkiem, lai viņi sagatavotu skolu mācību gadam. Un 1960. gadā, 20. janvārī, skola tika atvērta un atvēra pirmās 4 klases. Pa šiem gadiem nekādi lieli remonti, renovācijas nebija notikušas, bet 55 gadu svinībās mums novads sagādāja brīnišķīgu dāvanu, un šī dāvana bija skolas renovācija. Un kādas tad šīs pārvērtības ir notikušas renovācijas laikā, es domāju, ka turpinās mums pastāstīt Jānis. Cokola izbūve. Cokols tika siltināts 100 mm biezumā putekļusturālu, bet es neizcēlu putekļusturālu siltināšanu, bet gan cokola apšūma plākšņu izmantošanu. Netradicionālāks, ko bieži Latvijā izmanto vairāk dekoratīvu lapmetu. Cokola. Mēs izmantojām skaļcementa plāksnes C3B, kas tika līmētas uz putu līmes. Pirmajā bildē redzams, kā tika atbalstītas, kad ielīmējām, tad jau ir noņemti pēc stundas. Un tad tālāk tika izveidota cokola apmale no koka, jo tā ir ventilējumā fasāde uz koka karkasa. Lai neveidotos augstuma tilts, tika atstāta šķirtskārta 5 cm, kur pēc tam tika ievietota fasāde siltināšanā siltumizolācijā. Un lūk, arī redzams, kā ir izbūvēts cokols. Neilgi jau ziema sākusies. Vēdināmās fasādes izbūve. Fasāde tika siltināta 20 mm biezumā ar puscieto minerālo lati, nepilni 2000 kvadrātmetri. Pirmajā bildē redzams, pie fasādes jau pieskrūvēti fiksācijas lentī. Siltināšanā pirmais slānis, otrais slānis un arī vertikālais latojums otrajā slānī likās. Un horizontālais latojums, jo divu slāņu latojums. Pirms nobeiguma latojuma priekš fasādes apšūma plāksnē. Vēdināmās fasādes materiāla izvēle. Tika izsaukts pārstāvis dībeļu
veicām raušanas testu uz fasādi. Bībelis vidēji turēja uz raušanu 947 kg. Šāds tika pielietots nerūsējuša tērauda leņķi. Ir es arī izlūcis apjomus, ja kādam interesē, droši lasiet par cik tika izlietots uz šo konkrēto fasādi un cik uz kvadrātmetru, kas aizgāja. Vienkārši tā kā laiks ir īs, es nenolasīšu. Loga ailes izbūve. Tika veikta, kā jau pirmais bildē redzams, loga aiļu zāģēšana. Tika veikta vēja plēves uzstādīšana un pielīmēšana pie loga ailes, lai ēka būtu blīva. Jūs noteikti uzdot jautājumu, kāpēc netika izmantotā loga aiļu lentas, -15, 20 grādos viņas nelipā. Mēs fiziski nevarējām pielīmēt. Tad es devos pie mastiku ražotājiem. Šajā gadījumā tā bija Sika. Un viņi man ieteica politēru mastiku līniju. Un ar to tika līmētas vēja plēve pie loga ailes. Un nobeigumā vēl tika uzstādīta vēja barjera siltumizolācija. Fasādes izklājuma izveidošana ar temsī granito plāksnēm. Temsī granito plāksnes ir tās pašas skaitcementa plāksnes, tikai šeit ir uzklāta virsū akmens smalce, kas veido to dekoratīvo veidojumu. Fasādes izklājums tika veidots tā, lai vizuāli defektu pārvērstu par efektu. Logu līnijas šeit, protams, nevar redzēt. No komisijas laikam tikai viens cilvēks to ievēroja, ka bija objektā uz vietas. Logi staigāja horizontālā līnijā līdz pat 10 centimetriem. Tad mums pienācās rast risinājumu un veicām izbūvi tādu, lai vertikālo līniju mēs ar plāksnēm nosektu, lai neredz. Un tad tā fasāde izveidojās tā, ka horizontālā līnija gāja pati par sevi un vertikālā pilnīgi atsevišķi. Un rekur ir izklājums un rekur ir daba. Par krāsojumu pastāstīs varbūt direktore, kāpēc tāds veidojās, jo viņas skola pat izveidoja savu fasādi darba gaitā, kas bija tiešām prieks, ka skola izvēlās pati savu, kādā viņa vēlās dzīvot fasādē. Tas ir priekš viņiem pašiem, mēs būvējam priekš viņiem. Un tā arī redzam, cik kas tika izlietots. Fasādes apšums ar temsī granito plāksnēm. Lūk, jau arī pirmie fragmenti redzami, kā tika izbūvēta ventilējamā fasāde. Un šeit arī mēs arī griestus taisījām no šādām pašām plāksnēm. Ieeju mezglā. Tika arī veikta jumta nomaiņa ar bedres pēc līņotajām loksnēm. Jumta izbūve nedaudz virs 1300 kvadrātmetriem. Tika veikta konstrukciju pastiprināšana, platojuma nomaiņa un papildināšana. Tika izvēlētas Cambridge jumta loksnes. Loksnes jau bija gatavas ar skrūju vietu caurumiem, līdz ar to mēs neveidojām mikroplaisas, urbjot cauri, kas noteikti ir kvalitatīvāk un arī noteikti vizuāli labāk izskatās dabā. Viena taisna līnija, droši vien, ka var redzēt. Korā tika uzstādīta ventilējošā blīvlenta. Ventilējošu blīvlentu mēs varējām uzlīmēt tikai neilgi pirms nodošanas ar visām nosegu detaļām, jo tā temperatūra mums neļāva viņu pielīmēt. Neko rītas. Neliels salīdzinājums. Jumts izskatīja šāds, pirms mēs sākām kaut ko darīt. Lieli nokrišņi sporta zāles lapjā. Atrisinājām, protams, izbūvējot ar krābīti. Šatreni. Ejams pagrabu, ja nemaldos, bija metrs uz metrs. Jā, un tur bija tāds metra pārlaiciens, un tur mums bija ļoti lielas problēmas vispār dārziņus gan iekšā ienest, gan iznest, un tas bija
šobrīd tas ir ideāls risinājums. Jā, izbūvējam eju uz pagramu. Un tad ir galvenās ieejas. Galvenā ieeja un ieeja uz darbnīciņā, sporta zāli. Un arī gala rezultāts pēc nodošanas. No katras puses, ja skatās praktiski, izskatās, ka esi piegājis pie citas fasādes. Ļoti skaisti, jo novadā tā bija pirmā ēka ar šādu materiālu un bija tā, ka brauca pa pagastu iedzīvotāji un skatījās un pētīja un uzdeva ļoti daudz jautājumu, un kā ir un kā tas ir un kā jūs to stipriniet un tā tālāk un tā tālāk. Interese bija ļoti liela. Vēl es gribēju tikai piemetināt to, ka īstenībā šis ir viens no veiksmes stāstiem, gan attiecībā par to, kā mēs sadarbojamies, kā mēs krāsas piemeklējām, jo šī situācijā Jānis bija tiešām ļoti labi veica savu uzdevumu, jo visas paletes krāsu visu nāca un ar mums saskaņoja. Nu, tas ir reiz gadījums, un tāpēc tā ir tā skola, kādu mēs gribējām redzēt, un mums un darbiniekiem un bērniem ļoti patīk. Un vēl viens ir pluss, tas, ka mums iekšā jau daudz maz viss bija izremontēts, un tā, kad tas jumts tecēja, tad bija jāķer galva, jo tas, kas ir iekšā izremontēts, jumts mums visu skādēja. Un tagad mēs esam priecīgi un laimīgi. Došu vārdu arī galvenoda priekšsēdētāji pateikt, kāpēc būve ir labākā Latvijā. Es gan esmu pirmo reizi tādā pasākumā, lai gan strādāju ļoti sen. Bet divos vārdos es gribu pateikt, ka mūsu novads praktiski, var teikt, 100% ir nosiltinājis un rekonstruējis visas izglītības iestādes. Laikam pāris tikai palikušas, bet tas ir to kā laika jautājums. Bet šī skola vispār ir tāda īpaša skola, jūs ziniet, internāta skola, tā ir skola, kur dzīvo bērni, kas nāk gan bāriņi, gan nelabvēlīgām ģimenēm, faktiski no visas Latvijas. Viņa ir piepildīta, 100 pāri skolnieku. Un tā vide, kur viņi dzīvo, ir jābūt sakārtotai, un arī pašiem skolotājiem, protams, jābūt paraugām, bet arī viņiem jārada apstākļi, lai viņus noskaņotu tālākai dzīvei, būt kārtīgiem, strādīgiem un tam līdzīgi. Skolai jau ir iepriekš arī bija rekonstruēts siltināts internāts, viņš te kaut kur pavīt, bet tālumā tas bija dažus gadus iepriekš. Jā, tad ir katlumāja sakārtotam, bija palikusi šī pati skolas ēka, ārējā fasāde ļoti neglīta, un jūs redzējāt, un jums. Tas risinājums ir ļoti labs mūsu skatījumā, īpaši jāuzsver šī fasādes plakšņu esamība, jo tas priekšdienās tātad liks ietaupīt arī pašvaldībai līdzekļus, jo nevajadzēs krāsot, jo viņš arī ilgi stāvēs. 10 gadi nevajadzēs pārkrāsot jau, kur bieži vien pie deklāra nākas pārkrāsot. Tālāk gribu pievienoties direktorai. Mums arī ir, teiksim, gana liela pieredze darbā ar dažādām firmām. Un ir melnais, ir baltais saraksts, jo tad, kad sākās šī iepirkuma likuma piemērošana, mums bija daudz, bet daži ļoti tādi negatīvi momenti ar firmām, un mēs ļoti rūpīgi izvērtējam tādas firmas, ar ko mēs darbojamies, kuras konkursu vinnē. Un ja mums ir jaunā firma, mēs mēģinām iepazīties ar citām pašvaldībām, arī klātienē, paskatīties viņu objektus un tam līdzīgi. Par Siguldas būvmesteru es varu teikt tikai labāko, jo šis objekts parāda šīs firmas tādu labu kvalitatīvu darbu, tāpēc viņam bija iespēja šai firmai veikt vēl vienu pēc tam objektu. Balvu amatniecības internāta tikko remonts ir pabeigts un rekonstruēts un ļoti labs. Un es gribu pateikt, ka tieši šis objekts ir viens no tādiem, es domāju, paraugu objektiem mūsu pusē, lauku teritorijā. Tas padara lauku vidi pavisam tādu pieņemumu. Tilžā ir 2 skolas, ir arī Tilžas vidusskola, tā arī ir renovēta.
Un, nu, es domāju, ciematiņš Tilžā jums kādreiz būs iespēja iebraukt, noteikti iebrauciet, paskatīsieties, un es domāju, direktori jums arī parādīs šo pašu skolu. Paldies!